Tātad Dārvids teica īsi, es mēģināju, viņš man piedāvāja pastāstīt par mūsu jaunības. Šodien kāds mēs gāzām, bet droši vien, ka to es nedarīšu šodien. Tātad diezgan īsi sākušu ar to, ka esmu dzimis kristiešu ģimenē. Tas nenozīmē, ka dzīve būtu nodzīvojis bez kļūdām. Viens no maniem bērnības draugiem ir Dāvids, ar ko mēs kopā tā kā vienā baznīcā daudzus gadus tā kā visu kaut ko darījām. Tātad paralēli manā dzīvē, kā saka, ir bijis vienmēr saistība arī ar mocīti. Mocīti sāku braukt 6 gados. Dzīvoju laukos. Padomu laikā visas lielās pļavas bija ar dzellenkrāstīm apvilktas, un man bija tēvam mocītas vecā 175 kubi, un es maziņš tāds 6 gadi. Kājas līdz zemē dabūt nevarēju. Vajag labi sagatavotam, jo man vajadzēja sākt braukt pie kūtas no 2 sienu ballītēm, uzstartēt, izbraukāt visas pļavas, un tad tajās 2 ballītēs arī apstāties. Jo citur apstāties nevarēja to konfliktu uzcelt. Bija gan kāds atgadījums, ka es ar viņu nogāzos lejā, man sakašušais izpūtēs kādu caurumu kājā izdedzināja, kamēr es izkarpījos ārā no tās apakšas. Bet tā pa lielām viss bija kārtībā. Dažas reizes gan arī dzellenkrātēs iebrauc šāds tāds atstājot zīmes uz man, kā saka, vēdera. Bet tā kā moto braucu ilgi. Tagad, protams, ir drusku savādāk motocikli un savādāk tas viss notiek. Pastāstīšu varbūt arī kā tāda kristiešu dzīve. Tas, ka, protams, mūsu bērni un jūsu bērni, kas ir dzimuši kristiešu ģimenēs, tas absolūti nenozīmē, kad viņi uzreiz būs priekšzīmīgi kristieši un kad viņi automātiski pazīs Dievu. Diemžēl viņi no vecākiem un no tās sistēmas iemācās, kā vajag uzvesties, kā vajag tēlot, kā vajag ko drīkst runāt, ko nedrīkst un ko tā, bet tā personīgā sastapšanās tomēr bez tās nekas tur labi nebūs, ja arī izskatās no malas, ka viss ir kārtībā, viņš zina, kā baznīcā ir jāuzvadās. Mēs to mācājām labi, Dāvidi un vēl pārējie, kas tur bija, bet kaut kāds brīdis pienāk tas, ka tomēr tev ir Dievam tā personīgā atbildi jāsniedz, vai tu esi ar viņu, vai tu neesi ar viņu, vai tu ej garām. Un tas atbildi, vai tas laiks, kas tev ir dots, Dievs, ko katram ir kādā brīdī paredzējis, un tu nevari visu mūžu būt neikāls. Tev izvēle ir jāizdara. Manā gadījumā tāds liels Dieva pieskāriens bija arī jau apmēram 7-8 gadu vecumā, kad es personīgi tā kā sastapu Dievu. Pēc tam gan, protams, skolas laiks un visādas lietas, citas notika, un tad visas problēmas sākās parastajās tīņu vecumos. 16 gadi bija braucu ar mocīti, sāku šāds tāds blēņas darīt. Un paldies Dievam, tajā laikā 80. gadi atmoda Latvijā sākās, un šeit Jelgavā satikāmies riktīgi. Tajā laikā bija tāds īsts Dievu svaidīts pasākumi, un tiešām tā bija tāda otra lielā satikšanās man ar Dievu. Un tas, pa laimi, manu dzīvi izmainīja stipri, un es tā kā izvairījos no tādām droši vien lielākiem kodiem, ko es būtu tālāk dzīvē visticamāk gāzes. Ja? Un tādā ziņā Jelgava man ir tuvu. Mēs šeit kāda vīru mājā tikāmies, bija lūkšanas pa naktīm, ļoti svētīgs laiks bija, kā pusaudziņi.
tas, kā Ziņš jau teica, tas piedzīvojums ar to visu dzīves garumā nekas cits nespēj sacensties. Tas ir Dieva tums, kādu Ieks ir piedzīvojuši un saprot, ka tas nekad, tas ir augstākais. Nevienu pasaules labumu to nevar aizstāt, nekādas izklaides un nekādas citas lietas. To Dieva tūmu, to mieru, to mīlestību, to prieku, kaut ko tādu iegūt savādākā ceļā bez mūsu debes tēva nav iespējams, kad nebūs iespējams. Jā. Es ceru, ka, kad mēs būsim mājās, tad mēs būsim skatīšanā un priekā. Bet tas laiks bija skaists, mēs šeit pat blakām jahtu klubiņā braucām ar jahtām, braucām ar mocīti, ar vienot sakot, un tā Jelgava svētīga pilsēta vienmēr ir bijusi, es pats neesmu no Jelgavas, no Ķekavas esmu, bet no kādām vietām vienmēr ir jāsākās kaut kādām atmodām, cik viņas ir ilgas, cik viņas ir liels, bet kurā gadījumā viņas atstāja iespēju pa visu un valdes dzīves. Šeit pie Dāvida tētis Kristīna mani, Dāvida tētis Kristīna man tēti, mūžībā jau ir pie Dieva. Un katrs tas ceļš, ko mēs nolējam, viņš atstāja kādas pēdas. Viņš atstāja pēdas. Katram cilvēkam, katram no mums ir sava sūtība un savas lietas, kas ir jāizdara. Un to Dievs, ka mēs viņus spējam izdarīt. Un ja arī mums kādreiz liekas, ka tas mūsu varbūt aicinājums nav tik liels, nav tik spožs, nav tik redzams. Tomēr tas, ko mēs darām, un tas, kas ir mūsu to, ja tik mēs spējam palikt tādā Dieva plānā, viņš tāpat atstās pēdas. Tāpēc es lūdzu arī visiem pievērst uzmanību, nekad nebeigt ticēt par saviem bērniem, saviem mazbērniem. Es jau tagad esmu liekas, ka pat mums skrējiens tikko sākās, tikko mēs ar Dāvidu un vēl dažiem likās visa dzīve ir priekšā un tikai mēs parādīsim tiem, kā tas ir jādara, jo mēs taču esam gudrāki un tā kā veiksmīgāki, ja, bet tā dzīve ir tik ātra. Es esmu jau Olums, man mazmeita, ka līdz 1. klasē ies un liekas tāds, tā, pašam neliekas, ka tu esi vecs, bet ēni vienmēr paliek veci. Kas to notiek, ja? Kas notiek, kas nav kārtībā. Tā kā man māmiņa vēl joprojām ir dzīva un lūdz par mums, ja, un turējusi ir mūsu visu uz savām lūkšanu rokām, visu mūsu dzimtu, ja, un protams, ka nav jau tā, ka ir tikai veiksmes. Mēs esam zaudējuši savus tuviniekus, ja, un neviens nevar pateikt, kāpēc viņam tik ātri bija jāaiziet mājās, neviens nevar pateikt, kāpēc tas tā bija un kā ir, bet jātiek galā, mums ir līdz savam laikam, katram ir savs laiks dots, un par tiem saviem bērniem mums vienmēr ir jāstāv Dievu priekšā, un, kā saka, mana mammiņa vienmēr teikusi, tas Dieva laiks un Dieva ceļš, viņš atnāks īstajā laikā un īstajā metodē un īstajā veidā pie katra tā cilvēka, pie katra mūsu mīļiem. Un, jā, tāpēc es arī beigšu. Ar to arī beigšu.